Uzklausīsim lasījumu no 3. Mūzes grāmatas 23. nodaļas. Bet 15. dienā, 7. mēnesī, kad jūs būsiet ievākuši zemes augļu ražu, jums būs svētīti tā kunga svētkus 7 dienas. 1. dienā turiet sabatu, un 8. dienā arī turiet sabatu. Un 1. dienā ņemiet augļus no vislabākajiem kokiem, palmu zarus un zarus no kuplu noaugušiem kokiem un no eftras apses. Un jums būs tā kunga, sava Dieva priekšā līksmoties 7 dienas. Amen. Lasījums no Pāvila vēstules korintiešiem. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlstību, kas jums ir dota Kristu Jēzū, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, viscaur vārdos un atziņā, tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūks nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojams mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis sava dēla Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Āmen. Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Matejs 9. nodaļā. Viņš kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Un redzi, pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku. Tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto: Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis: Šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņa domas redzēdams sacīja: Kāpēc jūs domājat ļaunas domas savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Vai sacīt, tev tavi grēki piedoti, vai sacīt, celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs uz zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto: Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām. Bet, kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc un atdari mums savu vārdu, atver mūsu sirdis un prātus, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kāda sieviete ilgu laiku slimoja ar smagu slimību.
Viņa katru dienu lūdza Dievu, un starp visām lūgšanām bija viena, ar kuru viņa dienu iesāka un pabeidza. Dievs, palīdzi man, ka es vienmēr spēju Tev pateikties un Tevi slavēt. Šodien ir Pļaujas svētki. Tie ir slavas un pateicības svētki Dievam. Par šo svētku aizsākumu mēs tikko dzirdējām no lasījuma no 3. Mūzes grāmatas. Tā bija pateicība Dievam par aizsardzību 40 gadus ilgajā ebreju tautas klejojuma laikā tuksnesī, kas ārēji izpaudās tā kā mākoņu aizsaks, kas no visām pusēm bija apkārt apmetnēm, glābjot dienā no saules karstuma un naktī no augstuma. Ebrejiem šo svētku nosaukums ir Sukot, kas nozīmē tulkojumā būdiņu svētki. Kad rudens raža tiek novākta, ebreji pārcēlās uz dzīvošanu nelielās būdiņās. Viņi to dara arī vēl šo baltdienu. Viņiem gadā tiek dota 1 nedēļa, lai izjustu patvērumu, dzīvojot zaru vai niedru būdiņās. Un viņiem jāatcerās, cik mānīga ir drošība, kad viņi paši dzīvo savās mājās, jo vienīgi Dieva aizsardzība ir patiesi droša un uzticama. Zaru un lapu būdiņās dzīvojot, arī nabadzīgākais un neveiksmīgākais atcerēsies, kā Dievs ar saviem mākoņiem aizklāja un apsargāja viņa senčus, tādējādi mācot nezaudēt cerību, ka Dievs arī izkaltušā tuksnesī aizvedīs pie ūdens avota. Mēs zinām, kas ir šī dzīvā ūdens avots. Tas ir mūsu kungs Jēzus. Tas ir viņš, kurš piedeva grēkus paralizētajam. Viņš arī tev šodien piedeva grēkus un saka, ņemies drošu prātu, tavi grēki tev piedoti, jo vienīgi viņam ir dota tāda vara. Tas ir viņš, kurš redzēja rakstu mācītāju sirdis un neteica tiem, vai jūs ļaunie maldinātāji un ienaidnieki, bet viņš tiem tikai jautāja, kādas ļaunas domas jūs domājat savās sirdīs. Viņš redz arī šodien mūsu sirdis un uzdod šo pašu jautājumu. Mēs bieži sūdzāmies, ka mums ir grūta dzīve, bet neņemam vērā to, kā izturamies pret Dievu. Kur mums Dievs būtu jāslavē, tur bieži kurnam un esam nepateicīgi. Un tādēļ mēs zaudējam spēju ieraudzīt Dieva žēlastību un pateikties viņam par to. Tas ir viņš, kurš var uzdot jautājumu, kas ir vieglāk. Vai sacīt, vai tavi grēki piedoti, vai sacīt, celies un staigā. Jo vienīgi viņš zina patieso atbildi. Jo viņš ir vienīgais, kurš ir upurējis savu dzīvību par visiem pasaules grēkiem, arī par tavējiem. Tas ir viņš, kurš dziedināja paralizēto cilvēku, ieraugot viņa draugu ticību. Mūsu priekšā paveras brīnišķīgs piemērs par cilvēku, kur izdziedināja un izglāba draugu ticība.
Ja nebūtu šo draugu, viņš nekad nebūtu varējis tuvoties Jēzum, lai tiktu dziedināts. Pilnīgi iespējams, ka viņš pat bija izmisumā atmetis visas cerības un arī samierinājies ar savu likteni jau. Bet viņa draugi atnesa paralizēto pie Jēzus, pat iespējams jau pret viņa pašu gribu. Lai kā arī būtu, draugu ticība viņu patiesi izglāba. Mēs nevaram piespiest kādu cilvēku pieņemt Jēzu pret viņa paša gribu. Mēs nevaram uzspiest citam kādu reliģisku patiesību, bet mēs varam parādīt ceļu, pa kuru viņš pats var atrast patiesību. Mēs nevaram padarīt cilvēku par kristieti, bet mēs varam darīt visu, kas mūsu spēkos, lai vestu viņu Kristus klātbūtnē un liecinātu par viņa varenajiem darbiem. Mūsu pateicība Dievam ir tukša un liekulīga, ja mēs nepaklausām viņa vārdam, nenododamies un neusticamies viņa vadībai. Jēzus izdziedināto sūta, sacīdams: ņem savu gultu un ej uz mājām, lai viņš ietu un liecinātu par šo brīnumu. Ļaudis brīnījās un slavēja to, kurš piedod grēkus, dziedina un redz visu sirdis. Tas ir viņš, mūsu kungs un pestītājs, Jēzus Kristus, kuram arī mēs šodien pļaujas svētkos pienesam pateicību un slavu. Pateicību arī kādā īpašā redzamā veidā, gan uz altāra, gan šeit, ka viss ir no viņa. Un slavējam dziedot dziesmas, un arī neredzamā veidā katrs savās sirdīs un domās, kuras viņš redz. Kāds nes pateicību par aizvadīto vasaru, kāds par savu pirmo skolas gadu, kāds par ģimenes pieaugumu, kāds par vecākiem, kāds par laulāto draugu, kāds par grēku piedošanu, kāds par žēlastību, kāds par ticību, kāds par ražu, kāds par dienišķo maizi, kāds par nodzīvoto dienu, kāds par savu dzīves rudeni, kāds, kā mums māca apustulis Pāvils, pateicās par visu. Bet par to, kas labs, ir viegli pateikties, kaut gan mēs bieži, diemžēl, to aizmirstam. Bet pateikties tad, kad mūsu vēlmes nepiepildās, kad piemeklē kāda smaga slimība, kad mūsu dzīvē ienāk ciešanas, bēdas un grūtības. Visticamāk, vēl daudz lūgšana mums Dievam jāraida, lai mēs to spētu. Trīsdesmit gadus kāds vīrs, ģimenes tēvs, bija alkoholiķis. Visus 30 gadus sieva, vēlāk dēls un vēlāk arī dēla sieva bija lūguši Dievu, lai dziedina no šīs slimības un lai palīdz atbrīvoties no alkoholisma. Šo 30 gadu laikā nebija nekāda rezultāta. Nekas nebija mainījies. Vīrs atteicās atzīt to, ka ir alkoholiķis, un vienmēr palika dusmīgs, ja kāds kaut ko par to ieminējās. Kādu dienu dēls dzirdēja sludinātāju,
kurš sludināja par spēku, slavējot Dievu par visu, kas notiek mūsu dzīvēs. Dēls kopā ar sievu nolēma pateikties un slavēt Dievu par tēvu, par viņa stāvokli, alkoholismu, par visu šo situāciju, jo arī šis stāvoklis ir daļa no Dieva plāna. Nākošajā dienā pie pusdienu galda, kur parasti tēvs ātri paēda un aizgāja projām, šoreiz viņš uzdeva jautājumu: ko jūs domājat par Jēzu? Šis jautājums bija ievads garai sarunai par Dievu. Ar laiku tēvs atzina, ka ir alkoholiķis, un arī atzina, ka vienīgi Jēzus viņam var palīdzēt. Tēvs lūdza Dievu un tika dziedināts. Tagad tēvs liecina par Dieva slavēšanas spēku. Dēls atmiņās tik teica: padomājiet tik, mēs 30 gadus lūdzām Dievu, lai izmaina tēvu. Un tikai vienu dienu mēs viņam pateicāmies un slavējam par šo situāciju. Un redziet, kas notika. Slavēt un pateikties Dievam arī par grūtu situāciju, arī par slimību, arī par nastu smagumu nozīmē to, ka mēs pieņemam un atzīstam notiekošo kā Dieva plānu mūsu dzīvē. Bet varbūt mēs varam arī palikt klusu. Atvērsim sirdis un klausīsimies, uz ko mūs katru aicina pļaujas svētki. Un jautāsim, ko Dievs gaida no manis un tevis. Apstāsimies un padomāsim. Un atcerēsimies. Dievs ir svētījis, Viņš ir palīdzējis, Viņš ir vadījis un sargājis, arī glābis. Dievs, Tu, kas esi visu varens, visu spēcīgs un mūžīgs. Vienīgi, lai Tev ir viss gods, slava un pateicība.